Olimpiskās spēles Londonā uzņem apgriezienus, vai skatāties arī jūs šo lielāko pasaulē sporta notikumu? Diemžēl nav sanācis apskatīties kaut kā. Mēs redzējām atklāšanu. Bija grandios, ļoti smuks, skaists, bet mēs esam ieradušies tikai uz īsu laiku šeit, tāpēc mums nav sanācis īsti sekot līdzi. Vienu dienu paskatījāmies, bet tikai peldēšanu, neko citu neredzējām. Diemžēl Latvijas pārstāvi tur nebija. Tādā brīdī. Latvijas pārstāvi veiksmīgi ir sākuši startēt pludmales volejbolā. Kā jūs domājat, cik tālu mēs varētu tikt? Es domāju, ka Latvijas, cik es esmu lasījis masmēdijos, diezgan veiksmīgi startē volejbolā. Es domāju, ka izredzes ir vienmēr. Jo arī tas ir daudzreiz pierādījies, ka nevienmēr uzvar tie paši spēcīgākie vai kā. Es domāju, ka noteikti, kad izredzes ir, vajag tikai cīnīties. Un jūsu prognoze, vai Latvijai būs kāda medaļa? Es domāju, ka noteikti. Nav bijis tāds gads, ka mēs paliktu bez medaļas, ja es nemaldos. Kaut kāda medaļa noteikti, ka būs mums. Pēdējā laikā pagaidām lielākā sensācija Olimpiskajās spēlēs ir 15-gadīgās lietuvietes 2 uzvaras priekšpeldējumos, un viņi ir finālā ar labāko rezultātu 15 gados. Jā, ir dažādi cilvēki. Grūti pateikt. Viennozīmīgi tas liels pārsteigums, ka 15 gados ir šāds sasniegums. Es pat neko nevaru prognozēt. Tiešām par Lietuvu es nesakoju līdzi. Nav man tās mīļākais temats. Londonas Olimpiskās spēles rit pilnā gaitā. Jūs skatījums uz šīm te pāris pavadītajām dienām? Šīm pāris pavadītajām dienām tāds pozitīvs ir, ka 2 mūsēji un sevišķi kuldīsnieci pirmā cīņā uzvarējuši, un tas jau ir daudz sološi. Galvenais pārvarēt visu to stresu un visu, ka viņiem ir atsevišķi, kā viņi uzvarēja, tas ir viena no labākām komandām, un ja to viņi varēja jau pārvarēt to stresu un visu to, tā kā viņiem ir perspektīvas jau cīnīties kaut ko pa medaļām jau. Arī Burģis vienu uzvaru izcīnīja tomēr? Burģis vienu uzvaru izcīnīja, bet viņš man liekas sadīga. Jā, arī treneris to teica. Tā pirmā cīņa viņam bija grūta. Tur viņš jau viss izdarīja, jau viss sadeva. Tāpēc tā otrā tur viņš arī varēja, bet viņš kaut kā nesavācās. Kā jūs domājat, vai Latvijai ir iespējas tikt pie kādas medaļas? Jā, ir. Es ceru, ka medaļas būs smilšu volejbolā. Un arī šķēpmešanā būs medaļa. Un kā būs ar BMX? BMX tur būs obligāta medaļa. Ja ne zelta, tas sudraba noteikti. Un šīs pāris dienas, kāds jūsuprāt ir lielākais pārsteigums, lielākā sensācija, kas jau notikusi? Lielākā sensācija, kur tur pateikt, ka kaut kāda tur apkopē ielaužās indieši rindā tur tāda, te atkal dopingi, jo tas jau tā parasti, atkal jau 2 jau bija. Tā jau parasti lieta. Jo tas jau atsakot, ja visu laiku tas dopings, visu laiku viņš jau nekur nepaliek. Ja viens domā, kā viņu atklāt, tad cits kā viņu neatklāt kaut kāds jauns jau. Un viņš jau bija noteikti jau tur ar kaut kādiem jauniem, kas vēl neatklāt jau. Bez to nav. Pārsteigums ir arī jaunās lietuvietes lielais sasniegums. Jā, tas ir pārsteigums, jo vairāk viņi tur uzstādītos Lietuvas rekordus visu un tā. Bet tā vispār varētu vairāk rādīt tādas. Nevis peldēšana, kas mums te Latvijā kaut kas tāds ir, bet vairāk varētu rādīt tieši voleju, basketu, futbolu, un tās pārraides vairāk. Nevis peldēšana, kas mums nav tas populārs nekāds sporta veids. Tāds, tos viņi rāda. Mums labāk, kur mūsēji būtu volejbols, vēlatletika ir obligāti, tā jau būs, bet es domāju, vairāk vajag volejbolu, futbolu, kas te valsts ir populārs, to raidīt. Jūsu vērtējums Londonas Olimpiskajām spēlēm. Ko esat redzējuši jau šīs pāris dienas, kamēr olimpiāda notiek? Pludmales volejbolu. Tad mazliet no boks. Jā, bišķi no boks un kas vēl bija judo. Daļa no burāšanas. Vēl tāda īpaši, nezinu, nav īpaši sanācis laika. Vērtējums mūsu pludmales volejbolistiem? Pirmā, ka viegli rinnēja, laikam zelta, jā. Pirmās uzvaras, jā, tiešām. Jā, uzvar.
Kā patika atklāšanas ceremonija? To mēs diemžēl neredzējām. Bija citi plāni. Kā jūs domājat, vai Latvija izcīnīs kādu medaļu? Es domāju, ka jā. Mums pāris vēl vajadzētu būt. Varbūt 2, 3. To redzēs laiks rādīt, kā ies. Un kādos sporta veidos jūsuprāt tas varētu notikt? Es nav klubējis un kaut kā. Ir jā, daudz. Es negribu skūties vietu. Dās un esam. Vai spēs mūsu, teiksim, šķēpmetēji izcīnīt medaļu? Mēs esam pārstāvēti kuplā skaitā 3 atlētas. Varbūt trīnieki, kā varbūt. Es zinu, ka tur ir daži, kas vēl... Es nedomāju, ka tik augsts rezultāti vienmēr tiek uz medaļām cīnīt. Varbūt. Un BMX-ā? Strombergs? BMX-ā? Nezinu. Grūti teikt. Un kopumā jūsu vērtējums olimpiskajām spēlēm? Kā tu domā? Kā Latvijas? Nē, tieši kā pasākums. Jā. Nē, kā pasākums, domāju, ļoti izdevies ir. Londonā bija tā atklāta, cik es zinu, tā ceremonijas bija tur liela bies un ļoti daudz ar tie sportisti piedalās. Mēs plānojam. Jā, mēs plānojam. Es domāju, ka izdevies pasākums. Ko jau esat redzējis no olimpiskajām spēlēm? Es redzēju mūsu volejbolists, kā uzvarēja poļus un arī kā vācieši uzvarējām volejbolā. Kāda sajūta pēc uzvaras? Ļoti labs. Pēc pirmā seta domāju, ka tā nebūs nekas labs, bet pēc otrā jau likās, ka uzvarēsim. Kā domājat, kā viņiem kopumā veiksies? Cik tālu tiksim? Es domāju, ka mūsu pirmais pāris tālu tiks. Otrais pagaidām izskatās, ka vēl nav līdz galam saspēlējušies, bet būs kārtībā viss. Un pārējie mūsu sportisti, jūsu cerības uz ko? Uz Strombergu, protams, uz zeltu cerēsim. Uz pārējiem galvenais, lai tiek tālāk. Kā būs, teiksim, vieglatlētikā, jūsuprāt? Pat to es īsti nezinu. Neesmu tik ļoti iedziļinājies vieglatlētikā, bet domāju, ka būs labi. Kopumā olimpiskās spēles, kā lielākais sporta pasākums pasaulē, kā jums jūsu vērtējums tam? Domāju, ka šogad man ļoti patīk. Tas, kā Briti uztaisījuši atklāšanu, es domāju, ka tas ir pareizi, ka tas ir atzītākais sporta notikums. Kas jau no olimpiskām spēlēm ir redzēts, skatīts? Šobrīd bija redzēts, ka Kļaviņš olimpiskajās spēlēs dabūjis uzvaru pār volejbolistiem, pretiniekiem, vāciešiem spēcīgajiem. Un tenisists galda tenisā, kurš tomēr netika tālāk, nekur izstājās. Un tomēr viena uzvara bija? Tomēr bija, jā. Sīva cīņa tomēr bija, jā. Un vispārībā atzīts ir par to, ka viņam ir potenciāls un nākotnē iespējams ir viens no labākajiem piesniekā, var teikt, spēlēt pasaules, Eiropas. Un turpinājumā, kā jūs domājat, kuros sporta veidos vēl Latvija varētu izcelties? Cerēsim, ka šķēpmešanā būs labas vietas un arī BMX, kas ir saucamais tas pa kalniņiem, ritiņbraukšanas jābūt tur kaut kādām labām uzvarām, arī skriešanas, talkšanas, kas ir mums. Grūti tā pateikt, te jau manīs, kā mums tur sagatavos un kā vispārībā būs. Jūs domājat, ka ir cerības uz medaļām? Cerības ir vienmēr. Kā tur būs patiesībā, to mēs redzēsim. Ir jācer un jātur īkšķi par to, kas ir tur aizbraukuši. Jo tomēr, salīdzinoši uz to visu fonu mēs neesam tik daudz, bet esam favorīti arī šādās tādās nozarēs. Ko jūsu dzīvē nozīmē sports? Sports tā laba lieta ir. Bet jau tie gadi vairs nav sportot. Kādreiz spēlēja rokas bumbu un volejbolu. Skolā, ka bija tā, vai ne? Un tad tā vēlāk, kad tu tā bišķi sporta novus nodarbojos, un tas bija tā vēl.
Nu, tagad skatījos to olimpiskajās, ka rādīja to pludmales to, ka viņi spēlē tie Latvijas pārstāvi. Latvijas pārstāvi. Kaut kādu uzvaru viņi tur dabūja, es neatceros. Tie pirmie, kas bija tas, kas vēl pa televizoru rāda reklāmu, tā es kaut kā tur. Pirmās uzvaras ir, kā jūs domājat, kā viņiem veiksies tālāk? Vajadzētu veikties tomēr. Vēl jau tie Otrs pāris, jā. Otra komanda tur spēlēs vēl. Kas tur vēl bija pat, vēl kaut kas tur kaut ko bišķi uzvarēs. Tā es teicu, šito karsto laiku galvuzina pulla. Nevar nemaz istabā pie televizora nevar sēdēt. Jānes laukā kaut kur vēlas, viņš pagrabā, jānes pagrabā būtu vēsāks. Un kā jūs domājat, kādos sporta veidos vēl Latvija varētu labi nostartēt olimpiādē? Šķēpmešanā, man liekas, tāds labs gājiens varētu būt. Kas tur vēl bija? BMX-ā Strombergam, kā jūs veiksies? Viņš jau kaut ko vinēja, jau kaut kādu bišķiņu kaut kas bija. Es domāju, ka labi būs. Par Strombergu nav ko runāt. Puika nav ko. Un būs mums kāda medaļa vai nebūs? Būs. Kādi 3 vismaz jābūt, ja ne vairāk. 3 lietas, labas lietas, un tā var teikt. Jūsu dzīvē, protams, sportam ir neaizstājama vieta. Olimpiskās spēles bez šaubām ir pasaules lielākais sporta pasākums. Pāris dienas jau pagājušas. Sāksim ar to, kā patika atklāšanas ceremonija. Prieks, ka katrās olimpiskajās spēlēs ir kaut kas jauns. Tā bija kaut kas vienreizējs. Priekšnesums, es domāju, ka es tagad bieži skatos, kur ir atkārtot Atkinsona priekšnesumu, tas ir kaut kas bija miljons. Tas bija tiešām patīkami. Un šajās dienās jau itin labi startējuši arī Latvijas pārstāvi. Jūsu vērtējums? Pludmales volejbolam, piemēram. Arī pa Jānis Mediņas turēja pa viņu īkšķi, lai viņiem izdodās pirmā spēle, arī izdevās, kad tas pirmās sets tās bija tāda iesildīšanās, ieiešana tajā sensīvu ritmā, bet Malači ar otro setu jau bija cita spēle, pārvarēja sevi un tā uzvarēja. Un visumā mūsējiem, arī otrs volejbola pāris man iepriecināja tāpat kā Jāņa pārim gāja grūti, sākumā arī viņam gāja grūti, bet beigās uzvarēja un tas ir priecē. Kā jūs domājat, cik tālu viņi tiks? Es jau par sevi domāju, ka vismaz vienam pāriem jātiek astoņniekā. Vienam kuram, es gribētu, lai kurdīdznieks būtu, bet tur arī vajadzīgi super veiksmi, lai es tik novērtu, lai Jāņa pāriem būtu arī veiksmi. Un pāriem Latvijas atlētiem, kāds jūsu vērtējums, kā var beigties? Es visu laiku domāju, ka man prognoze ir tāda, ka vismaz divas godalgotas vietas būs. Kādos sporta veidos jūs prāt? BMX, vieglatlētika. Man jau ir arī, es biju manīgi par šķēpmešanu. Es jau lieku cerības uz Inets, tālēkšanu. Un kā jau jebkurā lielā fórumā, es domāju, ka arī šajā gan kāds jaunais talants uzspīdēs. Un kad būs mūsu vai kāds medāls. Kāda loma sportam ir tavā dzīvē? Tā, es sportoju, bet man īpaši tā nepatīk sportot. Un tagad notiek Londonā olimpiskās spēles. Vai ir interesi, vai skaties? Dažas šo to paskatās, jau un vectās skatās. Ko es redzējusi jau? Volejbolu. Tā ir pārsvarā volejbols. Emocijas kādas pēc uzvaras? Tā ļoti forši, ka uzvarēja latvieši. Kā domā, kādu vietu viņi reāli varētu ieņemt? Es nezinu, varētu ieņemt kādu otro, trešo, jo diezgan spēcīgas komandas ir. Vispār Latvija, cik medaļas tavuprāt varētu olimpiādē izcīnīt? Šogad, ja pagājušajā gadā bija 2 sudraba, tad šogad varētu būt 3 sudraba vai 4. Varētu būt arī kāda zelta, būtu jau forši. Kādā sporta veidā tu ceri? Es nezinu, varētu būt arī tajā pašā volejbolā, jums ir diezgan spēcīga komanda. Un startē, protams, arī BMX, pasaules olimpiskais čempions Strombergs. Kā domā, ka ies viņam? Es īpaši nezinu, jo es par to sportu neinteresējos. Kāda loma jūsu dzīvē ir sportam? Ja godīgi man ir
interesē, jā, sports tikai tas, ka tas tām spēlēm, kas tagad man tā kā, es neskatos un neinteresē. Olimpiskās spēles jūs domājāt? Jā. Un jūs? Es domāju, ļoti liela loma. Pati arī sporto? Tieši, diemžēl, ne. Nu, un kā ar olimpiādas skatīšanos? Mazliet. Ko es redzējusi? Volejbolistus, peldētājus, basketbolistus, visādus spēlus. Volejbolā tas ir Latvijas pārsāka ar uzvaru. Kā patika šī uzvara, ja redzēji? Es neredzēju. Un kā tu domā, Olimpiskajās spēlēs būs Latvijai kāda medaļa? Jā. Un tu ceri? Uz medaļu ceri? Jā, protams. Kaut kādā sporta veidā, protams, 100 punktu būs. Londonā pagājušajās nedēļas beigās sākās Olimpiskās spēles. Vai jūs skatāties? Jā, skatos. Ko redzējāt? Atklāšanas ceremoniju redzēju. Tagad ziņas paskatos vakarā, olimpiskās ziņas, olimpisko studiju. Kā patika atklāšana? Patika, bija interesanti, jo man liekas, ka bija savādāk nekā pēdējos olimpiādēs bija redzēts. Bija drusku viss tā režija un tā koncepcija interesanta. Un patika, var teikt, jā. Un pirmie latviešu starti iepriecināja? Iepriecināja. Jo futbols, volejbolis, abas mūsu komandas uzvarēja pirmos mačus, un tas iepriecināja, jā. Kā jūs domājat, vai Latvija izcīnīs kādu medaļu? Ceru, ka izcīnīs. Uz ko cerat? Uz Strombergu. Un kā ies vieglatlētikā, jūsuprāt? Tur arī varētu kāda medaļa būt, es saprotu, šķērpmešanā vai tālēkšanā. Kāds tagad raidījuma nagla būs? Cepurēs. Ko jūsu dzīvē nozīmē sports? Man dzīvē nozīmē lielu lomu, jo es pats no sportista ģimenes nācu. Arī pats arī sportoju diezgan ilgi, līdz 25 gadiem. Un īstenībā lielu lomu. Tas patīk ļoti, kāds ir tāds. Ar sportu arī turpinu ikdienā arī sportot, tagad arī. Un tagad Londonā Olimpiskās spēles. Pasaules lielākais sporta notikums. Vai esat jau kaut ko redzējis? Esmu redzējis. Tad pie vakar biju skatījies peldēšanu. Bija lietuvieta finālā iekļuvusi pārliecinoši kā pirmā. Laikam šodien būs tā medaļa viņai. Laikam, es domāju, varētu būt jau, ja kaut kāds nenotiks negadījums, tad laikam pirmā viņa būs. Un, rītā, protams, fanošu par Uvi Kalniņu. Rītā 31. datumā peld Uvis Kalniņš mums pa Latviju, 100 kraulu. Un tad, ļoti patīk pa Londonu. Mūsējie tie pludmales volejbolisti ļoti patīk, jo tas pludmales volejbols ļoti skatāms ir. Arī sekoja līdz lietuviešu basketbolam, jo tas tāds skatāms sporta veidi ļoti. Vai jūs cerat, ka Latvijai būs kāda medaļa? Latvijai? Jā. Es ceru, ka būs, jo es īstenībā atbalstu katru sportistu, kurš aizbraucis. Man liels prieks, ka gribētos, ka kaut tie latvieši būtu kādi 100, kuri aizbrauc uz turieni, nevis 50. Jo tas jau baigais ir, tas ir baigais panākums, ja viņi tikuši uz turieni. Īstenībā tā vieta, ja vēl medaļa, tas izcils sasniegums, es uzskatu tā. Kā jūs domājat, Strombergam kā veiksies? Strombergam, es tā ceru, ka mums ir tās cerības ir uz Strombergu, uz tiem šķēpmetējiem, kas varētu izcīnīt. Es nezinu, Eiropas čempionātā tālēcēja aizmirst, kā viņas Radzēviča. Viņi, es domāju, varētu vēl izšaut. Man tie smaiļotāji arī patika ļoti tādi tās, kas varētu arī kaut ko, es domāju, izcīnīt. Tā uz pirmo ko es esmu redzējis, televīziju tie laika varētu izšaut.